Tātad video instrukcija numur 2, ko iepriekš es nevarēju, kā saka, pateikt, tāpēc, kad YouTube nav tik daudz vietas, ja? Tātad, tā kā pilnībā visa teritorija, kā saka, ir izmeklēta un vairāk nav neviena metāla, tas ir tikai tajā gadījumā, ja vairāk nav neviena metāla, ja? Ir tā saucamā geostatistiskais režīms, ja, kurš dod iespēju mazliet dziļāk veikt meklēšanu, ja. Ar šo funkciju var, kā saka, pacelt vēl dziļākus mērķus, ja. Nu, neteiksim, ka baigi dziļi, bet tomēr tas dod kaut kādu zināmu plusu, ja. Tātad pie visas meklēšanas programmas, kā saka, tā kā mums viss ir uzstādīts un tā kā mēs esam jau izstaigājuši, ja, un mēs gribam tomēr vēlreiz pārbaudīt attiecīgu vietu, ja. Mēs piespiežam vienkārši ar vienu piespiedienu šo pogu, un viņš mums pārslēdzās geostatistiskajā režīmā. Ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka vadot spoli, ja, viņš var mainīt zināmus signālus, kā saka, signālu, ja, un var uzreiz attiecīgi saprast, ka apakšā ir kaut kāds bleķis. Ja? Tātad šādā veidā viņš mums strādās, spolu man ir tur zem galda, ja es nevaru viņu vienkārši izvilkt ārā, bet tas bija skaidrs, ka attiecīgi tas bija pielikt klāt pie bleķa, ja. Tātad iziet ārā no šīs programmas var šādi piespiežot tā kalviņu, ja, un to pašu pinpointeru nospiežam, mēs atkal esam vienkārši parastajā meklēšanas režīmā, ja. Tā kā mums tur viss te ir parādīts, ja. Tālāk, ar to pluszīmi, arī tieši tas pats ir, ja, pluszīmi, lai dabūtu, ir jāpiespiež šī poga un jāturēt maz 5 sekundes, kamēr viņa vai nu izslēdzās, vai nu atslēdzās, ja. Tātad iepriekšējā sērijā es jau pateicu, ko nozīmē pluszīme, ja. Un, ko es vēl nebiju pateicis, ja, tas bija pa pinpointeru, ja. Tātad attiecīgi atrodot mērķi, ja, mēs varam piespiest pinpointeru, ja, un atrast mērķa centru, kā saka, vadot ar spoli, ja. Mēs atrodam mērķa centru, kurā vietā tieši atrodās, kā saka, mērķis, ja, tad attiecīgi tas būs pa vidu spolē. Šeit vēl ir sistēma tāda, ka piespiežot vēlreiz šo pogu un turot 3 sekundes, ja, viņš mums dod iespēju it kā, kā saka, saprast, cik liels mērķis ir, ja, tad ar spoles pašu malu, ja, vadot apkārt šim mērķim, var noteikt mērķi lielam. Nezinu, es esmu mēģinājis it kā to, kā saka, šo funkciju, bet, principā ir jārok. Nav ko to mērīties un tā tālāk. Tātad attiecīgi atkal piespiežot šo pogu, ja, tā kā mēs esam beiguši visas pinpointeru funkcijas, ja, mēs atkal esam atpakaļ savējā meklētāja programmā un mēs varam droši staigāt un meklēt attiecīgus mērķus. Labi, visu labu!